Nu tā, skatīsimies, vai šis uzdevums ļaus mums nostiprināt savienojumu notikumu varbūtību formulu. Kā iepriekš solīts, Undīnai ir izvēle dienā apmeklēt fizikas un matemātikas konsultācijas. Viņa var apmeklēt gan to, gan to. 30% gadījumu viņa apmeklēs matemātikas konsultāciju, 50% gadījumu viņa apmeklēs fizikas konsultāciju, bet 20% gadījumu viņa apmeklēs abas uzreiz. Kāda varbūtība viņa dienā apmeklēs vismaz vienu konsultāciju? Un paskatīsimies, ko tas mums nozīmē. Tātad vismaz ieviesīsim apzīmējumus. M, protams, nozīmē matemātiku, un Dīne apmeklē matemātikas konsultāciju. F, un Dīna apmeklē fizikas konsultāciju. Tātad mums ir apzīmējumi. Nākamais solis ir tas, ka mēs pierakstam to, ko mēs zinām. Mēs zinām matemātikas konsultācijas apmeklējumu varbūtību, no 30%. Fizikas konsultācijas apmeklējuma varbūtība ir 50%. Un ir tas, kā apmeklēs abas. Tas nozīmē šķēlumu, ka abas divas uzreiz tiek apmeklētas. 20%. Ja kas 30 un 50 nozīmē, ka viņa iekļaujās arī, kad nav izslēgts tas, ka apmeklē arī fiziku vai otrā gadījumā matemātiku. Tad 30% nozīmē, ka viņa apmeklē noteikti matemātiku, varbūt arī fiziku, varbūt nē. Un 20% ir tas, ka noteikti tiek apmeklētas abas. Un ko mums prasa? Mums prasa apmeklēs vismaz viens. Nozīmē vai nu matemātiku, vai fiziku, vai abas. Un tagad mēs varam likt lietā mūsu formulas. Mūsu jauno formulu mēs zinām, ka mums ir jāsaskaita šīs atsevišķās varbūtības, bet jāatņem ir šķēlumu varbūtība. Tātad 30% plus 50% mīnus 20%. Un kopā tie ir 60%. 60% varbūtība, ka Undīna to apmeklēs. Lūk tā, es pie papildus piedāvāšu tādu vizuālu ilustrāciju. To var ar Venn diagrammu arī tikpat labi, bet rekord būs mana vizuālā ilustrācija, kā to citādi var apskatīt. Iespējams, ka tas palīdz. Ņemot vērā, ka tie atšķirība visu laiku ir maksimums par 10%, es uztaisīšu tā, ka mums ir 10 rultiņas, tās ir 100. Un es šeit iekrāsošu ar matemātikas iekrāsošu zeltainā krāsā, un viņi to apmeklē 30% gadījumu. Fiziku viņi apmeklē, ar zaļo krāsu, fiziku viņi apmeklē 50% gadījumu, un 20% gadījumu pārklājās. Tāpēc mums ir 2, kas pārklājās, un vēl 3 pa virsu. Kopā mēs redzam 60% no 100. Lūk tā. Jācer, šis palīdzēja labi jums saprast, kā strādā savienojuma notikuma varbūtība. Tiekamies tad nākamajā video.